Esiet sveicināti mūsu kārtējā kopējā nodarbībā, mantru jogas nodarbībā, un šodien mēs kopā praktizēsim mantru Om. Ja, mantra Om. Tad ko nozīmē mantra Om? Ja, pa mantru Om varētu stāstīt jums ļoti daudz un plaši, un jūs arī pa mantru Om varat izlasīt pievienotajā tepat rakstā video. Bet uztveriet šoreiz mantru Om kā vienkārši skaņu. Ja? Nevienmēr vajag visam atrast jēgu. Ja? Dažreiz pietiek ar vienkārši skaņu, neizprotot jēgu, nemeklējot jēgu, ļaujoties vienkārši skaņas spēkam. Ja? Skaņa ir, es teiktu, vislielākais, visspēcīgākais jogas instruments. Gandrīz es teiktu, ka skaņa ir visspēcīgākais spēks, ja tā var teikt, kas mūs var ietekmēt, jo savā būtībā mēs neesam ne šis ķermenis, ne kauli, ne asinis, ne arī domas, ja? Mēs esam kaut kas vēl dziļāks. Ja? Mēs patiesībā esam dvēsele, un dvēsele ir vibrācija, un vibrācija rada skaņa. Ja skaņa rada vibrāciju, līdz ar to savā būtībā mēs esam skaņa. Ja? Tāpēc mantrai skaņai ir ļoti īpaša nozīme. Ja? Piemēram, kad kāds jūs nosauc vārdā, jūsos kaut kas notiek. Ja? Kaut kas dziļāks notiek. Nu, līdzīgi ir ar mantru Om. Ja jūs skaitat mantru Om, jūsos kaut kas notiek. Ja? Bet, lai tas notiktu, jums ir jābūt atvērtam. Ja? Jums jābūt atvērtam praksē. Ja? Es saprotu, ka ļoti daudz cilvēks mulsina mantras un mantru Om jo īpaši, bet pamēģiniet šoreiz šajā nodarbībā, šajā praksē būt atvērti mantrai. Vienkārši ļauties skaņai Om. Ja? Un tad pēc 10 minūtēm vienkārši pavērojiet, kā šī skaņa jūs izmainīja. Izmainīja jūsu sajūtas, izmainīja jūsu domas, izmainīja jūsu prātu, izmainīja jūsu kopējo noskaņojumu. Ja? Esat gatavi pievienoties man? Skaitīsim mantru Om. Skaitīsim mazāk nekā ierasts. Parasti mēs skaitām 108 reizes. Parasti mēs to darām mūsu retrītos noslēgumā, kā tādu ķirsīti uz kūkas. Ja? Tā nebija priekšvēlēšana kampaņa. Tas bija joks, ja? Kā tāds punkts uz I. Ja? Mantra Om. Un mēs skaitīsim nevis 108 reizes, bet 27 reizes, ceturdaļu no pilnā skaita. Es domāju, ar to jums arī pietiks, lai gūtu tādu pirmo pieredzi, pirmo iespaidu no mantras skaitīšanas. Ja? Mazās skrēlītes, 27 bumbiņas un izbaudīsim mantras Om maģiju. Ja? Tā tiešām ir maģija. Ja? Tāpēc iekārtosimies. Ja? Svarīgi, ka jūs radat atbilstošu atmosfēru. Varat iedegt kādu sveci, iekopināt vīraku, bet izveidināt telpu, atrast vietu, kur jūs neviens netraucē. Tas arī ļoti, ļoti būtiski, savādāk meditācija izpaliks efekts. Ja? Jums jābūt ir netraucētam, ja? Lai neviens jūs netraucē, lai jūs varat būt ar sevi, jo meditācija ir darbs ar sevi, sevis iepazīšana, iedziļināšanās sevī, sevis pieredzēšana, mazliet savādākā gaismā, nekā mēs to esam ierasts darīt ikdienā. Ja? Meditācijas laikā mēs novalkam visas savas maskas un esam dabiski. Ja? Un tas ir ļoti būtisks nosacījums. Mēģiniet arī šobrīd atslābināties un būt dabiski tādi, kādi jūs esat. Nevērtēt, neanalizēt, nekritizēt, būt atvērti praksē. Un pievērsim acis, apsēdīsimies pozā, noskaņosimies. Uztaisīsim 5 dziļas ieelpas un izelpas. Sāksim kopā, izelpojam, ieelpa un izelpa. Dziļi ar krūti, ar vēderu elpojam, ieelpa ar diafragmu. Un vēl viena dziļa izelpa. Līdz galam, atkal ieelpa dziļa. Mazliet spēka pieliekam, plaušas izplešam un izelpa. 3, vēl 2 reizes. Dziļa, gara ieelpa. Un savā ritmā pēdējā dziļā ieelpa un dziļa
dziļai izelpa. Un mēs šobrīd esam gatavi mantras skaitīšanai. Ja? Skaitīsim balsi. Tas būtu svarīgi, ka jūs arī skaitītu, kad arī jūsos notiktu procesi. Nu, ja tas nav iespējams, tad dariet to mentāli. Ja? Tad vienkārši domās skaitiet. Ja? Mēs negluži skaitīsim, mēs čantosim, jeb dziedāsim. Ja? Izskanēs, katra mantra izskanēs. 27 reizes. Un esam klāt. Ja ļaujiet skaņai skanēt, vibrēt savā ķermenī, sajūtiet, kā skaņa izvibrējums cauri. Un sekojiet katrai skaņas kustībai. Ja? Neaizdomājieties, mēģiniet nedomāt par citām lietām, būt pilnībā atvērti praksai un mantrai un skaņai. Sākam.
Un pēdējā reize. Paliekam ar acīm ciet. Vērojam prakses radīto efektu. Paliekam nekustīgi, sēžam un vērojam, kas ir mainījies mūsos. Prāts mazliet mierīgāks. Vai doma ir mazāka? Vai ir kāda iekšēja sajūta vai emocija? Varbūt kāda gudra doma, kāda laba ideja.
viss ir atkarīgs no tā, cik vērīgi un atvērti jūs esat praksē. Un tad mēs lēnām noslēgsim sesiju ar to, ka savienosim plaukstas, labo ar kreiso. Un saberzēsim tās, līdz tās ir siltas, un tad liksim pie acīm. Noslēgsim mūsu sesiju. Šanti, ja tev ir kāda pieredze, gribu padalīties ar to droši pie komentāriem. Ja esi pietiekami drosmīgs, vari uzrakstīt, kā tev gāja, vari pamēģināt vēl kādas pāris reizes šo praksi. Nu, un pēc prakses iesaku kādu pusstundu, būt klusējošam, nerunāt, būt sevī, vērot, turpināt vērot, ja, prakses radīto efektu un domāt, kas tad ir Om. Šanti, visu gaišu!